Šodien uz apkopīti Hyundai Santa Fe aizmugurējā pilnpiedziņa, visko mufta, tautā saucamā. Šāda te mufta nāk iekšā gan Hyundai, gan Kia modeļiem. Un tad šajā gadījumā, cik es saprotu, šī ir diezgan izplatīta problēma. Un problēma, manuprāt, būs dzirdama. Tūlīt paklausamies. Es domāju, ka visiem problēma ir dzirdama, tātad attiecīgi šīs te gultnes ir beigts. Neko, pajauksim ārā šo te visko muftu, uztaisīsim pie reizes apkopīti, samainīsim eļu, samainīsim saļņigus, samainīsim gultņus, un es domāju, ka būs ok. Tad sekojiet līdz procesam, kas kā tiek darīts, un tad jau beigās būs arī rezultāts. Tā, pirmais, ko izdarīsim, novilksim nost flanci. Uzgrieznis jau atskrūvēts, bišķiņu vai dēšķi sapūsta. Neko, novilcēs virsū, tūlīt novilksim flanci, un tad teorētiski šim te korpusam vajadzētu atdalīties nost no šī te visko muftas, sauksim viņu pa visko muftu. Ko, valkam nost tad. Tā, šo te flanci novelkam, kur viņš ir, īpaši grūti nebija. Un principā tagad šis te korpus tad nāk nost, šādi te. Tad šeit mums lūk apakšā ir šī te elektromagnētiskā spole, kas kontrolē visu pilnpiedziņu. Un šeit mums ir pati visko mufta, ko mēs vēlāk tad ārdīsim ārā un mainīsim šo te saļņiku, tautā sauksim blīvslēgu, tā būtu pareizāk teikt. Mainīsim blīvslēgu, mainīsim eļu, izmazgāsim visu, iztīrīsim te, un tad attiecīgi mainīsim arī šo te blīvslēgu, dēļ kura šis te gultnes iekšējais ir beigts. Tūlīt šo te gultni arī ņemsim ārā, un paskatīsimies, kādā stāvoklī tad ir šis te gultnes. Kaut kā tā. Tā redzams, blīvslēgu te izņēmam. Kā var redzēt iekšā, šim te gultnim nav bijusi viegla dzīve. Viss pilns ar rūsu, un tad šeit lūk pats blīvslēgs demontēts, šis te nāks jauns. Varam redzēt, kādā pakāpē ir korozija. Tā kā šis te blīvslēgs ir dzīvojis diezgan ekstremālos apstākļos. Neko, tūlīt ņemsim ārā šo te gultni, iztīrīsim visus sēžus. Ķersimies klāt pie šī te visko muftas, un tad jau pamazām sāksim likt visu apakaļ. Tā, gultnes ir ārā. Viņš iznāca ārā diezgan viegli, turās viņš iekšā ar šādu te sprostgredzenu. Tad šeit, lūk, kur ir pats gultnes virsū koreja, tātad tas nozīmē, ka šis te ir oriģinālās gultnes, neviens viņu īsti nav mainījis. Detaļas kods tad ir 6008Z, ja kādam vajag, Principā viegli sūtās, nekāds nav ļoti nepieejams. Lielākas problēmas rodās ar šo te blīvslēgu, jo viņš īsti nav pieejams Latvijas tirgu. Viņu attiecīgi tad vajag sūtīt no ārzemēm, precīzāk sakot, no ASV, un jāgaida plus mīnus 2 nedēļas. Tas tāds lielākais sarežģījums. Pats sēža, viss kārtībā. Tūlīt visu satīrīsim, visu izmazgāsim. Ar šo te mēs būsim pabeiguši, kad iztīrīsim. Un tagad ķersimies klāt visko muftai, jauksim viņu ārā, mainīsim eļu, mazgāsim frikcionus, un tad jau sāksim likt visu atpakaļ. Tā, visko mufta varētu teikt, ka ir izjaukta. Vāks šis te noņemts ir, kur ir tas gultnes. Es domāju, šo te gultni arī pamainīsim, viņš tik dārgi nemaksā. Šeit ir paplāksnes ar tādu interesantu sprostgredzenu. Un tad šeit mums iekšā ir šie te, lūk, paši frikcioni, ko mēs tūlīt ņemsim ārā un visu šo te mazgāsim, tīrīsim un liksim apakaļ visu jau tīru un skaistu. Tad frikcionus nedaudz lūk pajauc ārā. Šeit ir gan frikcioni, gan šādas te bumbiņas. Īpaši neiedziļināšos, kas te kā strādā, tas varbūt nav svarīgi baigi. Bet tad lūk varam redzēt, kādā stāvoklī ir šī te eļļa, speciālā ATF LT.
Tā kā jā, tas ir principā ļoti labs darbs, kad šis te mēzglis tika izārdīts un šī te eļļa attiecīgi tiks mainīta. Tātad šeit ir viena frikciona paka un šeit apakšā ir otra frikciona paka, kas arī tiks ņemta ārā un visa tīrīta. Šādi te lūk tad izskatās šī te visko mufta pilnībā izjaukta. Tūlīt ņemsim, tad attiecīgi mazgāsim pašu korpusu ārā, mazgāsim frikcionus un jau visu liksim apakaļ tīru. Un tad attiecīgi būs arī iekšā jauna eļļa, jauni gultņi, jauni blīvslēgi un varētu teikt, ka šis te visko savienojums, ja tā varētu teikt, būs atrestaurēts. Šādi tad izskatās pats korpus izmazgāts un tad attiecīgi mazgājam frikcionus, mazgājam vispārējo un liekam kopā. Tad priekš eļļas izmantojam šādu te eļļu Mobil ATF LT. Tas ir tas, ko ražotājs paredzējis šajā gadījumā pildīt iekšā, un tad attiecīgi arī pildam. Apjoms, kāds tur jāpild, ir 150 ml vai attiecīgi līdz pašu frikcionu augšai. Tūlīt principā es atmēru 150 ml un leju iekšā šo te eļļiņu. Īpaši viņa dārga nav, bet izmantojam tad to, ko ražotājs ir paredzējis. Tālūk, visko mufta ir savākt kopā, jauni gultņi, jauni saļņiki, jauna eļļa, viss salikts. Tagad ķersimies tad pie šī te korpusa un principā līdz ar korpusa salikšanu pabeigsim šo te darbu. Tālūk, jaunais gultnis uzstādīts, sprosts vietā, tūlīt liekam iekšā blīvslēgu un viss principā būs pabeigts. Saliksim kopā flanci un visko mufta būs, teiksim tā, atremontēta. Nu ko, visko mufta pabeigta, jauns blīvslēgs, jauni gultņi, jaunas eļas, viss pabeigts un varam principā uzstādīt atpakaļ uz automašīnu un braukt tālāk. Tā kā tāds ātrais remontiņš šoreiz un ceru jums patika.